Saulkrastu veiksmes stāsta atslēgas vārds ir sadarbība. Šajā gadījumā tas ir pilsētas pašvaldības, vietējā uzņēmēja un bibliotēkas savstarpējais atbalsts un izpratne par vienotu mērķi – nepieciešamība izveidot kompleksu piedāvājumu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Jau pēc mēneša durvis vērs bibliotēkas kafejnīca. Bija izveidojusies situācija, ka ēkā, kur atrodas biblioteka, pirmajā stāvā ir pakalpojumu objekti un otrajā stāvā ir biblioteka. Un, diemžēl bija tā, ka bibliotekas ieeja bija no sāndurvīm un nepārāk pievilcīga apmeklētājiem, nepārāk pieejama. Pēc tam, kad atbrīvojās telpas pirmajā stāvā, Normunds izrādījis iniciatīvu un sameklējis vietējo uzņēmēju Sijā Bemberi maiznīca, kas varētu tur izveidot kafejnīcu. Tas būs ne tik daudz ēdināšanas uzņēmums, bet vieta, kur bibliotekas apmeklētājiem apvienot liederīgo ar patīkamo. Kafejnīcas telpas būs savienots ar gaiteni, kur kāpnes ved uz bibliotēku. Tas ir ļoti labi, ka, teiksim, pašvaldība var rast ar uzņēmēju kopsaucēju, ja? Un mēs par vidu mums arī labi, kad vienkārši uz sarunas komunikāciju, savstarpējo komunikāciju mēs visu varam atrisināt. Tāds modelis jau ir, jau pasaulē jau ir. Pie mums arī būs Saulkrastās. Šobrīd notiek remontdarbi pagaidām vēl, bet gala rezultāts ir paredzēts tāds, ka būs kafejnīca, kas ir paredzēta sadarbībā ar Saulkrastu biblioteku un lasītavu. Un ceram to izveidot tādu kā mājīgu vietu pilsētā, kur cilvēki varētu iegriezties, izmantot internetu, palasīt varbūt kādu grāmatu, palasīt žurnālus, iegūt informāciju par pilsētu. Mēs arī ļoti labprāt, teiksim, šajā pasākumā piedalāmies, jo gribās uztaisīt, teiksim, Saulkrastu pilsētas centrā kādu vietu, kur būtu vispusīgs piedāvājums, ne tikai ēšana, bet arī kaut kas papildus. Mums ir noslēgts līgums. Telpas ir pašvaldības telpas, kuras ir iznomātas uz noteiktu laiku posmu, pietiekoši ilgu, kas varētu būt uzņēmējiem interesants. Dzēsīsies īres maksas, ja. Tādā veidā būs šī sadarbība, bet ieguldījumi patreiz ir tieši no uzņēmēja. Darbi iet jau uz otro pusi. Mēs ceram, ka jūnija mēnesī kafejnīca sāks pilnvērtīgi darboties un mēs varēsim piedāvāt visu nepieciešamo cilvēkiem, kas ir paredzēti. Šeit vēl daudz darāmā. Mārtiņš rāda, kur atradīsies leti un vitrīnas. Virtuvei atvēlēta pavisam neliela telpa. Tā kā tā būs bibliotēkas kafejnīca, tad grāmatas un spēcīgas virtuves smaržas nav apvienojams lietas. Tā nebūs tāda kafejnīca, kur ir ar milzīgi plašu, teiksim, pusdienu piedāvājumu. Tā būs vairāk tādas uzkoras, kafijas, vīns varbūt. Šīs durvis uz bibliotēkas gaiteni un pagaidu siena pēc remontdarba beigām tiks nojaukta. Līdz ar to bibliotēkas ieguvums būs jauna ieeja no ielas puses caur kafejnīcu. Bibliotēkas vadītāja Vizma Stūrmane nenoliedz, ka šobrīd vides pieejamība šeit patiešām ir problēma. Tumšais gaitenis, kāpnes un augstais slieksnis pie ārdurvīm, protams, nav nekāds šķērslis ņiprām bērnu kājām, bet cilvēkiem ratiņkrēslā bibliotēkā iekļūt ir neiespējami. Tie, kas, protams, nākus pastāvīgie klienti bibliotēkā, tie jau atradīs arī tos sētas ieeju un atvērs tās durvis un aizies, bet tie, kas varbūt nav vēl uzsākuši šo te bibliotēkas apmeklēšanu vai vēl nav bijuši, tad, manuprāt, 2/3 ir atvērt šīs durvis, varbūt pasēst kafejnīcā, iedzert garšīgu kafiju un arī tāpat blakām iet biblioteka, iet bibliotekā un tādā veidā šis cilvēks, kurš varbūt nebūtu savādāk iegājis, nonāk šajā bibliotekā un uzzina daudz jaunu un noteikti gandarīts. Varbūt visiem liekas, ja bibliotekas kafejnīca, tur jābūt ir visām sienām ar grāmatām. Noteikti būs kāds grāmatu plaukts, bet nebūs tā sajūta, kad grāmatu putekļos atrodas kafejnīca. Tā kā tuvākais kultūras nams atrodas Zvejniekciemā, tad Saulkrastos bibliotēka patiešām pilda kultūras centra funkciju. Lasītava, interneta piekļuves punkts, plašs grāmatu piedāvājums. Cik mums ir netālu arī skola, tad skolēni pēc skolas labprāt apmeklē biblioteku, jo bibliotekā arī ir pieeja internetam, ir datori, ir dažādas grāmatas arī jauniešiem un iespēja pasēdēt, parunāties, un jaunieši ir noteikti puse no auditorijas, kas apmeklē biblioteku. Mēs liksim noteikti reklāmu, ka mums ir interneta punkts, ka cilvēki, teiksim, kas brauc uz vasarnīcām, viņiem nav speciāli jābrauc uz Rīgu, lai izdarītu, teiksim, savus tekošos darbus. Viņi varbūt to izdarīt šeit uz vietas, izmantojot internetu. Tas būs bezvada internets, ko nodrošina biblioteka, un es ceru, ka to arī izmantos vietējie iedzīvotāji.
Cilvēki alks pēc brīvākas atmosfēras. Sadarbība ar kafejnīcu būs labs veids, kā to nodrošināt. Arī tagad šeit nav liekts sēdēt lasītavā ar savu dzērienu pudeli vai paņemt līdzi kaut ko ēdamu. Bērni bieži vien te notiesājot sviestmaizes, kad atskrējuši uz bibliotēku uzreiz pēc stundām. Tikai pie datoriem gan ar pārtiku iet nedrīkst. Plānots izremontēt bibliotēkas foajē un novietot tur galdu, kur cilvēkiem uzkavēties ar līdzi paņemto tējas krūzi no pirmā stāva. Tiksim lejā nebūs tik daudz, kur vietas piesies, var arī šādi turpinājums. Tāpēc arī nevelti biblioteka kafejnīca, ja, tā kā mēs ienākam, tad tā turpinājums uz augšu. Arī lietotājiem kustību traucējiem būs iespēja iebraukt kafejnīcā. Vēl netiks uz otro stāvu, ja, bet sadarbībā mēs noiesim, viņš varēs pamalkot tur kafiju vai ko citu pie tā galdiņa, pagaidīt, ka mēs nonesam līdzi tur samainīt. Normunds Līcis apstiprina, ka jebkuru jautājumu risinot, nevajag baidīties aicināt palīgā uzņēmējus. Sadarbības piedāvājumi no pašvaldības viņiem ir atzinīgs novērtējums, un arī bibliotēkām jābūt gatavām dialogam. Mēs esam ļoti maza pašvaldība, un mums nav nekādu problēmu pieņemt lēmumu. Nekavējoties, mēs komitejā izrunājam jebkuru jautājumu un varam ķerties pie tā realizēšanas nākamā dienā, nevelkot neko garumā. Labas idejas nevajag turēt noslēpumā, vēl jo vairāk, ja gala rezultāts priecēs arī iedzīvotājus.